Jaunā gada apņemšanās ir super laba lieta. Es pilnīgi atbalstu, un man patīk tie punkti, kur tu vari pagriezties un izmainīt savu dzīvi vispār. Bet te ir lielas, milzīgas problēmas ar to, tāpēc, ka lielākā daļa kaut kādā sakarā neizdara to, ko viņi apņemās. Šodien es tev gribu pastāstīt tās problēmas un kā šīs problēmas atrisināt, lai tu vari apņemties kaut ko un tiešām izdarīt to. Pirmā un netik svarīgā problēma ar šo visu jauno gada apņemšanās ir tas, ka notiek vienreiz gadā tas. Un tu vari apņemties jebkurā laikā, jebkurā dienā, jebkurā mēneša galā vai sākumā, varbūt pa vidu, ja. Tu vari apņemties un izdarīt. Tu pirmajā vēl svinēsi, otrajā vēl noprojām svinēsi, un tad jau tev būs tāds, kā ģēļa. Jebkurā brīdī tu vienkārši, kad tev sanāk tā motivācija, ok, es gribu noskriet maratonu. Un tad tu aizēji, nopērsi Rimi maratonam biļeti, bum, 50 eiro. Un tagad 18, 19, 20 nedēļas līdz Rimi maratonam. Un jāiet un bicīt, jāmēģina trenēties un jāiet un maus. To es izdarīju. Un tā nebija apņemšanās, ko es izdarīju 1. janvārī. Tagad es sākšu bicīt. Nē, es tagad jau šodien iešu bicīt. Let's go! Easy piecīt, lai tā ceļa biškiņa nav tāds milzīgs sitiens viņiem uzreiz sākot trenēties. Tā kā cerēšu, ka būs labi pēc šitā. Bet tagad tev ir tā apņemšanās. Būs jānoskrien tas maratons, vai jebkas, ko tu gribi tur nomest, tur 10 kg vai kaut ko tamlīdzīgi, ir ļoti svarīgi. Kad pirmkārt, tas ir ļoti precīzi jāzina, cik daudz tu gribi nomest, kurā brīdī, cik tālu, tā kā, kurā datumā tev jābūt tādam svaram, tev jābūt kaut kam, kas, tā kā, tev finansiāli vai kaut kādi citi spiež uz to, piemēram, es iemetu tos 50 eiro, viss. Tā kā viņi nevar izņemt ārā, un ja varētu izņemt ārā, es jau samaksāju gatavs, tā kā neiešu apakaļ, ja. Un tev vajag pastāstīt tev, draugam, es darīšu tā, tev jābūt tiešām tam prātā. Bet pamatā tas nestrādā, ne? Tāpēc tu izdarīsi to, viss būs perfekti, tu būs uzrakstījis uz lapas. Un jā, pierakstīt savus mērķus ļoti svarīgi, tāpēc, ka ir pētījumi, kur parāda, ka tu divreiz kaut kādu procentu lielāka iespēja, ka tu sasniegsi tos, tāpēc, ka tu vienkārši pierakstīsi. Vai nu uz lapas, vai nu dokos, vienalga kur. Un tad vēl vien labs tāds tā kā ieradums, ko tu izdarīt, ir katru nedēļu paskatīties uz to lapu un paskatīties, vai es eju uz viņu, vai man ir. Vienkārši ieliekot šīs vēl divas lietas iekšā savā dzīvē, priekš tā mērķis, ko tu gribi sasniegt. Tev tas mērķis visticamāk ir milzīgi svarīgs, ja? Mežonīgi svarīgs. Ok, davai, man ir jānomet tā svars, tāpēc, ka pēc tam man būs tur šitā tā dzīvē, tu jūtīsies labāk, tu būsi kaut ko sasniedz, tu varēsi teikt, es sasniedzu to, es biju uzstādījis un izdarījis to. Tad, kad tev ir šī motivācija, tu uzliec savu finišu līniju, uzraksti tiešām uz dokumentu, ko tu gribi sasniegt, kā tu gribi sasniegt, ja? Un tu sāc jau tagad, tā kā, jo tu ātrāk sāksi, jo tev būs vieglāk sasniegt to mērķiem. Un tad tu vienkārši uzliec šo lapu, vai nu sev save screenā, vai nu tu vienkārši atceries, tev ir tās iknedēļas, tā vismaz es daru, iknedēļas pārdomu par saviem mērķiem. Tā kā vienkārši rakstu, es parasti žurnālēju, ja pierakstu, kas notiek, kā es strādāju uz saviem mērķiem, kas attīstās, to, ko es mēģinu attīstīt savā dzīvē, un kā tas attīstās. Tā kā tas mežonīgi svarīgi. Ja tu izdarīsi tās divas lietas, tad, kad tev ir tā motivācija, uzrakstīs to mērķi, bum! Šādas lietas tev mācās augsta līmeņa tur mērķu sasniegšanas kursos vai kaut ko tamlīdzīgi, bet jā, tas ir pamat lietas, kas tev tiešām strādā manā dzīvē, vienkārši uzrakstīt to mērķi uz lapas, tiešām zināt, kas tas ir katru nedēļu, paskatīties, kā tu progresē tajā. Lielākā daļa nepateiks, tā, ka tu uzsāc to ik gada šo apņemšanos, es izdarīšu to un to. Tev neviens nepateiks, pierakst uz lapas, ko tu tirē, kurā brīdī tu gribi to izdarīt, un atkārto katru nedēļu, es eju uz to, vai es neeju uz to, un saprot, bet vienkārši iesaku, pamēģini, tāpēc, ka tas strādā priekš manis, tas ir strādājis priekš citiem. Un šo es iemācījies no cilvēkiem, kur tiešām ir produktivitātes tādi tā kā ģēniji, principā. Tā kā, ja tev strādāja, iesaku ierakst komentāros, jā, šis strādāja, šitā es darīju un tā bija, bet ja tev nestrādāja, noteikti ieraksti. Šis bija pilnīgs sūds, bet tas arī viss pēc šī video. Iesaku pačukot links aprakstā, tur tīri noderīgs lietas, tā kā, jā. Arī ar šī video noteikti nospiedz sēņu un bodzīķi, lai es izjūšu, nospriedīšu gaisā, aizsos savam draugam. Tev liekas, ka viņi varētu šis noderēt un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.